jeb Bruks. Kā pareizi. Markus Malacis 3. vietā. Superīgi. Bērni šampanietis un maiss ar Maksimu favorītu dāvanām. 2. vietā šajā grupiņā Kārlis Zeidaks. Ļoti sīvā cīņā, pašos pēdējos metros. Kārlis atdeva līderu pozīcijas, bet nu līdz pēdējiem metriem viņi nikni cīnījās. Kārlis Zeidaks 2. vietā. Malacis. Un ļoti sīvā cīņā Kārlis Zeidaks pēdējos metros piekāpās Krišjānim Justam Ratniekam. Ar lasēna rekliņu Krišjāns Justs kāp uz augstākā pakāpiena. Tas arī nemaz nav tik viegli uzkāpt. Malacis Krišjāns, sveicam ar aplausiem ātrākos, pašus padākos braucējus. Patiešām bija dramatiski notikumi līdz pat finišam. Maličs puikas, jā, atļaujam nobildēties, pasmaidam, smuku fotografu daudz šeit, bet oficiālie, bet tētis un mammas. Paldies, puikas, uzmanīgi kāpjam lejā, jā? Lecam uzmanīgi. Un tagad apbalvosim zēnus nākamajā grupiņā, kā viens no mazāk uzmanās. Viens no mazākajiem braucējiem arī saņem simpātiju, Skandija simpātijas balvu no Skandija Motors. Un Paula Tumpelē arī can. Un Daniela Ašenkampa. Kāds smuks garš uzvārds. Paula Tumpele un Daniela Ašenkampa. Puķu meitene arī saņem Skandija Motors simpātijas balvu. Lūk, nāk, cik mazi ritiņbraucēji īņi mums te kāpj uz skatuvītes. Un 2 balvas arī mazākajiem braucējiem no Dipu Dapu. Tā ir kompānija, kas ražo šos mazos smukos divritenīšus. Lūk, kā centis ugalmāk. Gan rīz sasmīdināt bērnus, gan rīz tev izdodās. Superīgi. Viņš bildi kopā taisa. Centis ugal bildi taisa nākamajiem čempioniem. Ar nākamajiem čempioniem varēs pēc gadiem 11 teikt, lūk, kā es fotografējos ar pasaules čempioni tajā un tajā sporta veidā. Nu, jā. Jā, un tad